Sveiciens visiem vecajā gadā. Šī ir pēdējā epizode 2023. gadā. Līdz ar to es šo mirkli izmantošu nedaudz ārpus amerikāņu futbola ievadam. Es vēlos atvainoties ikvienam, kur esmu sāpinājis 2023. gadā. Sevišķi tas attiecināms uz daļā dzimumu pārstāvēm. Līdz ar to es ceru, ka jūs pieņemsiet, ka es neesmu bijis izcils 2023. gadā. Es labošos un es ceru, ka jūs pieņemsiet manu atvainošanos. Bet, ja par amerikāņu futbolu, tad esmu pilnīgs stulbenis, jo šīs sezonas rezultātu mana prognozēšana ir tāda ārpus jebkuras kritikas. Un, ja nopietni, tad kopumā amerikāņu futbola rezultāti arī pēdējās 2 nedēļās neticami pārsteidz. Un es domāju, ka ne mani vienīgo. Tā kā Jāni ieskicēja, par ko mēs runāsim šodien. Es pagaidām mazliet cenšos aptvert, ko tu esi izdarījis pēc ievada. Bet, esmu atvainojies pasaulē. Es būšu labāks cilvēks. Jā. Bet runājot par sliktām prognozēm, tad tu runā par mums abiem, nevis tikai par sevi. Tu tur pa krūmiem blandies vispār. Traģiska nedēļa, vispār traģisks gads priekš tā, bet par spēlēm viss ir labi. Ejam uz priekšu, apskatāmies. Mums ir mests izaicinājums, kuru mēs pieņēmām un apskatāmies. Tā kā ķeramies klāt 7. epizodē. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Nu, ko klāt jau 7. epizode un iestāksim šoreiz nevis reiz ar rezultātiem visu pārējo, bet ir, kā tu ieskicēji, ir mests izaicinājums mums, vai ne? Mums pirms 2 nedēļām YouTube'ā viens no mūsu skatītājiem, Edgars, uzrakstījis ļoti jauku tekstu, ka, ja Green Bay tiks play-offos, tad man būs nepieciešams ierasties uz nākamo sēriju Green Bay's merčā, respektīvi krekliņā, varbūt sieru uz galvas. Es, protams, to drūpošo sieru, kas mums tev atnesis. Jā. Tas viss pūkas. Izrādās, ka tā komanda drūp gluži kā tas siers pašlaik, jo pēc šī izaicinājuma komandai neiet tik labi, bet tajā brīdī es sapratu, ka riskanti, bet tomēr, intereses pēc piekritām, kā komandai iet, mēs apskatīsimies tālāk, bet likme ir pieņemta, tā kā es negribu nekādu sieru uz galvas, Nika, es zinu, par ko es fanošu. Par pakariem runāsim, bet jā, ķeramies klāt ar 14. nedēļas rezultātiem, un ir viens mistisks rezultāts. Tas ir 3-0 rezultāts starp Vikingiem un Raideriem. Tādu rezultātu, ja nemaldos rekordu grāmatās, es kaut kur skatījos, ja tik mazs rezultāts ir ļoti, ļoti reti. Man šķiet, ka varbūt pat kaut kāda uz vienas rokas pirkstiem saskaitāma reize, bet šī nedēļa, zina, ko bija interesanti, ka kopš 19. gada nebija neviena spēle bijusi, kad rezultāts puslaikā ir 0-0. Šajā nedēļā bija uzreiz 2 tādas spēles. Viena no tām ir šī, ko tu pieminēji, un otru arī mēs apskatīsimies, kur rezultāts pēc tam kļuva daudz lielāks. Tā kā ejot uz priekšu. Ķeramies klāt vienam no mačiem, kas ir būtisks arī tavu darību sakarā, un tā ir Green Bay Packers cīņa pret New York Giants. Pakariem mēs vēl pagājušajā epizodē stāstījām, cik īstenībā ir pateicīgs kalendārs, lai tajos playoffos iesprāgtos, bet viņi šobrīd dabū pakaļu īstenībā no komandām, kuras teorētiski pēc tāda laba tāda nogrieža, šobrīd viņi dabū iekšās. Un, 22-24, un Giants ir pastarījuši, viņiem neko nevajag. Neko nevajag. Viņiem pat būtu labi zaudēt, lai dabūtu labāks draft picks, bet viņi pat paņem priekšā Green Bay. Un nav nekādu attaisnojumu Green Bay par to, kas notiek. Komanda tiešām bija, kā saka, trendojās visu uz augšu un pēkšņi vienkārši sabruka uzbrukums, sabruka aizsardzība. Un treneris kā vienmēr īsti nezin vainīgos. Viņam skatītāji saka priekšā, kas ir vainīgs. Cik skatītāji saprot, treneris visu noliedz un saka, ka visam jābūt. Skatīsimies, kā Green Bay ies tālāk. Es zinu, kā es par to domāju. Tev jāpanolē, iet tikpat slikti. Tieši tā. Nākamais Jets pret Texans arī spēle bija tā, kas bija otra spēle, kas puslaikā bija 0-0. Un pēc tam Jets vienkārši atvērās un paņēma priekšā Texans. Šajā spēlē traumu gūs CJ Strauss. Tas ir liels zaudējums, jā. MVP kandidāts. Un iepriekšējā spēlē jau Texans savainojās viņu uzbrukuma līderis Tanks Dels, kas ir šī CJ Strauda lielisko piespēļu ķērājs. Un principā visas ilūzijas par MVP un tā tālāk sabruka kā kāršnamiņš. Un pat Texans tagad izskatās vienkārši nepārliecinoši. Nekur nevar pat uzveikt New York. Ja, kā viss mainās, vai ne? Viena trauma vispār tādiem viena trauma un visu. Un principā es pat domāju, nevis domāju, bet 90%, ka viņi netiks arī playoffos. Un ar šādu spēli tur arī nav ko darīt. Jā, par Jets vēl jāparunā, vai ne? Par Jets mēs vēl varam visu kaut ko apskatīties, un šī ir neprognozējamākā komanda. Mēs zinām, ka viņai ir viena no labākajām aizsardzībām, viens no sliktākajiem uzbrukumiem.
Bet tad tu sāc domāt, kas tad ir vainīgs pie tā uzbrukuma, ka viņš neiet. Viņš ir kaut kādas 2 spēles no 15 izšāvis, no 14 spēlēm izšāvis, pārējās viņš vienkārši sēž. Un treneris ir dabūjis dzirdēt, uzbrukuma koordinators ir dabūjis dzirdēt, quarterbacks, jo īpaši ir dabūjis dzirdēt, ja šis te Zeks Vilsons un Baumoka Zeks Vilsons. Jā, par Zeku Vilsonu Baumoka, pirmkārt viņš ir otrā drafta izvēle, ja, un Baumoka kulāros runā kaut kur izlaists ārā no komandas iekšēnes, ka viņi varētu aizmainīt. Un parasti jau amerikāņu sportā ir, kad visdrīzāk pati komanda izlaiž šādu baumu, lai pārējās komandas aktivizējas, lai sākas runas, vai iespējams kāda komanda, mums vajag quarterbacku, nāks labu piedāvājumu. Ja? Tā kā šeit, teiksim, tā ir tā ēsma izmesta, gaidīsim, kuras zivs tā teikt pieteiksies, jo spēlētājs jau nav slikts, bet vienlaicīgi arī šo zonu tas rezultāts nav ar viņu. Kāds viņš spēlētājs ir ļoti, ļoti grūti saprast. Viņš spēlē, ja nemaldos, 3. gadu viņu nav iespējams nolasīt. Vienlaicīgi pats zina, ka ar amerikāņu futbolā, ka varbūt viņš nederīgs šai komandai, bet kādā citā būs bams, ja, un viss ies uz augšu. Tā kā, varbūt arī viņam pašam vajag, lai viņš no šīs komandas tiek prom. Jā, un ņemot vērā šo quarterbacku, vispār Jets uzbrukumu, ja, paskatāmies, kas ir jādara Jets quarterbackam, lai vispār tiktu pie piespēles. 2. numurs ir Zeks Vilsons un aizsargi, kas viņu sargā, vajadzētu būt zaļajiem 4 uzbrukuma līnijai. Un skatāmies, Miami spēlētāji 4 vienkārši tikuši viņiem garām, tā kā kaut kādam, nezinu, tā kā ķerenēs īstenībā. Jā, cauram sieram un viss no vienas puses, protams, neviens quarterbacks no šādām pozīcijām nevarēs uzvarēt spēli, bet, tas nav vienīgais, kāpēc Jets neiet uzbrukumā, un viņiem jautājumi noteikti ir vairāk. Par Jets runājot, tad mans vizuālais protežē, kurš arī starp citu rūsām, kā man šobrīd vizuālo piekopja Ārons Rodžers, runā, ka esot saņēmis ārstu atļauju spēlēt. Manīsim, vai viņš debitēs beidzot Jets komandā, bet katrā ziņā runā, ka zaļā kartīte ir dota, lai viņš spēlētu, un tas, kā saka, sezonas izskaņai piedot odziņu un saprastu, cik viņš liels darītājs nākotnes perspektīvā, jo viņš vēl turpinās karjeru, un tad redzēsim, kā ar Jetsies. Bet kā Jets treneris tiešām laistu viņu laukumā reāli komandai? Nav ko, es teiktu, ka nevajag šobrīd neko viņu tur dresēt. Trauma bija pietiekoši smaga, lai viņa būtu jārastē vismaz sezonu, ja? Vai sasteigt to visu, nezinu, bet pats Rodžers, cik lasām, tad viņš ir tas, kas arī mazliet nosaka lēmumus Jets komandā. Ja? Redzēsim. Spēlējošais treneris tā teikt. Spēlējošais treneris, redzēsim, ko viņš izdomās. Tad ķeramies klāt spēlē, kas bija vienkārši traģiska priekš skatītājiem, varbūt, ja cilvēkiem. Es pat neteikšu, ka tā bija kaut kāda aizsardzība. Kaut kādam mazohistam varbūt arī patīk kaut ko tādu redzēt. Ļoti netīra spēle, un es pat neteiktu, ka tā bija kaut kāda aizsardzības parauga demonstrējums. Tur vienkārši uzbrukums nevarēja absolūti neko. Jā. Un vislielākā problēma šajā spēlē radās uzvarētāju komandai Vikingiem, jo viņu quarterbacks Joshua Dobbs, atceries, mēs par viņu runājām, kā viņu paņēma komanda, kad Kazins savainojās. Un viņš rādīja ļoti labu spēli. Viņš pēdējās 2-3 spēles ir, maigi sakot, viduvējs, un arī šajā viņš neko nevar. Bet šādā spēlē, patiesībā sakot, tā komanda iziet kā uzvarētāji. Viņiem ir pilnīgi nav kāds mačs bijis, bet tiešām unikāls rezultāts. Tādu neatceros, ka šekoju pēdējos gadus amerikāņu futbolā, es kaut ko tādu neatceros. Jā, un tāpēc palasot Twitteri, un es atradu ļoti, ļoti labu mīmu par to, ko Vikings fani iesaka darīt ar Kirku Kazins, kurš pašlaik ir savainojies, kuram ir smaga kājas trauma. Šeit būs mazliet sliktas kvalitātes video no senas spēles, bet quarterbacks saņem bumbu, atdod piespēli, un uzbrukums ļoti labs, viss noslēdzies, jāiet tālāk. Un kas notiek? Līnijas spēlētājs paņem quarterbacku un nes uz nākamo izspēles punktu, lai viņam nav jāiet un jāpiepūlē savu kāju. Apmēram tā var raksturot šo maču, jā. Jā, un es noteikti nevajadzētu Vikingiem darīt kaut ko līdzīgu. Bet, Tas gan. Vēl viens rezultāts, par kur es vēlos parunāt, jo šeit aizgāja viena no manām prognozēm pa pieskari, tad tas ir ļoti viens no gaidītākajiem dueļiem 14. kārtā bija attiecīgi Cowboys pret Eagles, un es tajā mačā prognozēju, ka Eagles parādīs savas spējas, jo viņi pirms tam bija zaudējuši, bet, Cowboy, kas ir visai daudz kritizēt no mūsu puses par nestabilo sniegumu, parādīja, ka acīm redzot, būs darītāji arī tuvojoties februārim, un ļoti pārliecinošu uzvaru, un Eagles, es teiktu, ka ir ieslīguši nelielā bedrē. Viņiem ir problēmas ar spēli, tā ir komanda, kur es prognozēju, ka būs Superbowl izcīņā, finālā. Pagaidām tā mana prognoze sāk jau šķobīties, ja skatāmies tīri satura spēles. Godīgi sakot, arī Chiefs, kas ir tavā otras konferences finālists, arī izstāsta diezgan briesmīgi. Bet vēl ir laiks savākties. Varbūt labāk, lai tagad ir bedri nekā uz tiem izšķirošiem notikumiem. Pilnīgi piekrīt. Šeit Dallas vienkārši pārbrauc pāri Eagles, un viņi neko nevarēja ne pret Dallas un ne pret 49ers. Izstāsta briesmīgi, bez kaut kādām plāna, bez atbildēm. Skatīsimies, kas būs tālāk, bet pagaidām slikti.
Vēl viens, jā, mums arī 15. nedēļa, ķeramies klāt, tā ir otrā, teiksim tā, ko mēs apskatām. Un jāsāk arī ar interesantu maču, vai ne? Tieši tā, visu spēļu rezultāti, un mums ir arī Raiders komanda pret Chargers, un cik unikāla komanda, kas paliek uz 0 nākamajā kārtā, bam, 63, tas ir unikāli, īsā tādas, izmaiņas, jā, nedēļas ietverā. Jā, viņiem puslaikā jau rezultāts bija 0-42, un neviens neko tādu negaidīja, bet šeit vairāk stāsts pat nevis par Raiders komandu, bet par nabaga Chargers. Ja. Sabredāti. Chargers ir viena no komandām, kuras ļoti gaidīju pirms sezonas, paskatīties, kā viņiem viss izdodas. Kaut kāds talants ir paņemts klāt, uzbrukums, ja paskatās uz vārdiem un quarterbacku, vienkārši top līmeņa aizsardzība arī vārdus savākuši. Komanda ir vienkārši, es teiktu, ja man uz šo brīdi būtu jāpasaka lielākā vilšanās NFL, man tie būtu Chargers. Zini, kā īstenībā, ja pagājušajā sezonā mēs ļoti smējāmies, ka Ņujorka abas komandas ir pilnīga bedre, tad kas ir unikāli, tad šodien es teiktu, Losandželas abas komandas ir, ekspektācijas pret realitāti krietni atšķirās. Gan Chargeriem, gan arī Rams, kas jau vēl salīdzinoši nesen izcīnīja Super Bowl, atcerēsimies. Jā, Rams. Jā. Tad Rams arī šobrīd kļūst par tādu pelēku komandu, lai gan tas sastāv aprises nav tā, ka radikāli būtu mainījušās. Jā, bet komanda ir tādas ieilgušas paģiras pēc izcīnītā Super Bowl. Jā. Un tur arī bēdīja, mēs esam maz par viņiem runājuši šo zonu, bet viņi jau nav zina, kā iemesli par viņiem runāt. Pat. Rams kaut ko ir saņēmušies, bet Chargers, es negribu nevienām tā kā kaut ko ieteikt sliktu, bet man liekas, ka būtu tik labi, ja Chargers atkal aizietu no Losandželosas, lai tur paliek viena komanda un aiziet uz kādu no citām pilsētām, kur prasa futbolu, fani, kur prasa futbolu. Ja. Tonus viņam tā teikt. Jā, lai vairāk vietas, kur izbraukāt un viss, bet attiecībā uz Chargers beidzot notiek tas, kā šī komanda zaudē, manuprāt, un daudz apskatnieku prāta. Šis ir treneris Brendons Stalejs, dēļ kura lēmumiem vienkārši YouTube ir pilns ar viņa stulbajiem lēmumiem. Kā zaudēt spēli, ja vajadzētu uzrakstīt pamācību, tad Stalejs būtu viņas autors. Jā. Viņš beidzot tiek atlaists. Protams, krietni par vēlu palikušas, cik ir tagad 3 spēles. Vairs jau sezonu neizglābs, bet vismaz solis uz augšu es pieņemu, ka ir spērts. Par treneru atlaišanām un baumām runājot, tad leģendārs uzvārds izskan attiecībā uz Patriotiem un runā, ka arī Bills Beličeks varētu pēc šīs sezonas, tā teikt, beigt savu ēru Patriotos. Viņa ēra man asociējās kopā ar Breidiju. Tas bija tāds tiešām laiks, kad arī viņi bija dominējoši, pateikt, līgā. Bet Patrioti pēc Breida ēras arī palikuši visai pelēki. Arī problēmas ir stabili spēlēt playoffos. Un tad, kā, manuprāt, jāveic pārbūvi, nereti pārbūvi sāk tieši treneri. Un kas zina, ja kur mēs skatījāmies iepriekšējā publikācijā, ka Chargers atlaiž treneri, varbūt Bills Beličeks dosies uz Chargers komandu. Es pat teiktu, lai komentāros mūsu skatītāji, klausītāji izsaka savu viedokli, kur jūs prāt dosies Bills Beličeks ar norunu, ka tiks atlaists. Jā, man bija ļoti interesanti šo tēmu paskatīties, ko domā amerikāņu tie spicākie apskatnieki, un tiešām lielākā daļa uzskata, ka Billam Beličekam ir ļoti laba vieta Chargers komandā, jo kas viņam bija, kad bija Breidijs, labs quarterbacks, labi ķērāji un laba aizsardzība. LA viss tas ir, Chargeriem viss tas ir, atskaitot treneri. Varbūt iztrūkstošā puzles daļa. Varbūt iztrūkstošā daļa, bet tāpat laikā iedomāties, kā Bills Beličeks kruīzē pa Los Angeles ielām, arī ir mazliet jocīgi. Saudabīgi, jā. Nākamā spēlē Jets pret Miami bija tāda interesanta, ka mēs gaidījām, jo Miami spēlē bez Tyrika Hilla un zinot Jets aizsardzību. Visādi varianti bija tik un tā. Bookmakeri teica, ka Miami ir par 9 punktiem pārāki, un šeit Miami to vienkārši pierāda un atstāja pilnīgi sausā nabaga Jets komandu, kur arī iepriekšā spēlē guva 30, tagad paliek uz 0. Ja. Grūti kaut ko izstāstīt par vienu vai otru komandu. Miami, kā jau mēs esam runājuši, viņi uzvar vājos, zaudē stiprajiem, bet turās konferences 2. vietā. Tā ir mana Super Bowl komanda, kurai es absolūti vairs neticu, bet prognozes tik vēl. Ir iemesls ticēt vēl. Jā, nemainīšu. Un jā, šajā spēlē Miami, kā jau redzams, spēlēja bez Hilla un tomēr dabūja uzvaru. Es ceru, ka tiks viņa nevis playoffs, bet Super Bowlā, bet es vairs tam tiešām neticu. Manīsim. Katrā ziņā mums ir vēl jāaplūko komanda. Mana komanda, starp citu, es biju izkāris balto karogu attiecībā uz šo traumu specifiku, kad notraumējās līgas superzvaigzne Joe Burrows, un tāpat arī notraumējās. Notraumējās Burrows, viņa vietā nāca quarterbacks, kurš ir kļuvis par darītāju. Darītāju komandā un 3 uzvaras pēc kārtas Bengals komandai, un izskatās, ka viņi beigās tiks pēc Super Bowl izcīņā. Un
patiesībā sakot, ja viņš turpinās tik labi spēlēt, viņam var būt tāds nosacīts melnais zirdziņš tajā visā pasākumā. Es tev pilnībā piekrītu. Džeiks Braunīgs ienāk uzreiz pēc Burovas traumas. Pirmo pilno spēli viņi izskatījās absolūti nekā uzbrukumā. Mēs norakstījām komandu un gan jau ka liela daļa fanu. Bet nākamās 3 spēles komanda gan arī 30 punktus vidēji samet arī šeit papildu laikā uzvara Minnesotu un lielākais nopelns tieši Džeikam Braunīgam. Mēs noskatīsimies ļoti, ļoti labu touchdownu no T. Higgins pēc arī izcilas Džeika Braunīga piespēles. Šī bija viena no pēdējām piespēlēm šajā spēlē pamatlaikā. Ja Bengals gūs touchdown un iesiet ekstra punktu, tad ir papildu laiks. Ja nē, tad komanda zaudē. Šeit pēdējās 40, pēdējās pāris sekundes palikušas ļoti tālu piespēli. T. Higgins ārpus touchdown zonas noķēra bumbu un pēc tam krītot ar roku, ļoti labi zinot noteikums, ar roku tomēr pieskārās šeit touchdown līnijām, gūst touchdown. Šī bija viena tiešām no labākajām epizodēm šajā nedēļā. Visā arī unikāli, kā noreaģēja šajā situācijā uzbrukošais spēlētājs. Kaut ko tādu izdomāt, un tur ir kreativitāte augstākajā līmenī. Tieši tā, un Džeiks Braunīgs pēc šīs spēles, ko viņi pēc tam papildu laikā uzvar, arī sadusmojās tieši uz Vikingiem, jo Vikingi viņu pirms tam 3 reizes atlaida no komandas. Pieņēma atlaidi, ka bija nepieciešams kvartāls. Pieņēma atlaidi. Un tagad ir paskaties, kā ne. Skaists tāds pelnušķīts stāsts. Atriebības spēle, un lūk, ko Džeikam Braunīgam ir tikai viens teksts Vikingiem pēc šīs spēles. Es pieņemu, ka rupjo vārdu jūs sapratāt. Viss sapratāt, kas tur bija domāts. Un mums ir ļoti labs mīms atrast par to, kāda varētu būt Džeika Brauninga runa pēc šīm te uzvarētajām spēlēm. Un, kad ģērbtuvē, ja, un ja viņam prasa, ko viņš darīs, ko viņš ar komandu izdarīs tālāk. Jā, šis labs salīdzinājums īstenībā. Trumpa kungs, jā. Bet, es saku, amerikāņu futbola fani vispār māk ļoti atrast piemeklēt šīs memes tematiski, visam principā. Un internetā tajās svētdienu vakaros, principā, es noskatos pirmos agros mačus, lai lēnām teišos gulēt. Un tad, kamēr nebiju Twitterī nobloķēts, parasti tajūts ar kontiem un tur smējos. Un tik labi jau sataisīts viss. Ir sevišķi kādas komandas, kas riktīgi slikti laiž, tad tur uzreiz ir tāda varza ar memēm un tu vari vienkārši skaties un smēties. Jā, ir šis galvenais avots, kaut kāda NFL lapa un tad apakšā tie komentāri pārsmieties. Un, par lāčiem. Par lāčiem mazliet pieskaramies. Labi laiž. Nesklikti. Atskaitot līdz šai nedēļai. Jā, spēle pret Browns bija jāņem, es jau savodu uzvaru. Varbūt ne tik daudz runājam par izslēgšanas spēlēm viņu sakarā, bet viņi ir pret sīvākiem konkurentiem Pakeriem vienas uzvaras attālumā. Viņi turpat blakus ir. Tieši trendojās uz augšu. Šī pēdējā spēle pret Browns bija jāņem. Komanda visu laiku bija vadībā, beigās vadība izlaida un viss nonāca līdz pēdējiem metienam no puslaukuma, tā saucamās Hail Mary. Tos ir superīgi skatīties, bet reti, kad mums ir iemesls katrā ziņā viņus uzslavēt. Jā, un noskatāmies beigas šīs spēles no skatītāja rakursa tuvāk laukumam. Tātad, ja bumbu noķer Lāču spēlētājs endzonā, spēle beigsies, Lāču uzvar. Ja viņš to neizdara, Lāči zaudē. Paskatāmies, kur ir bumba Lācim jau kabatā un viss, un viņš viņu tomēr izmet ārā. Viņš viņu izmet ārā, kur viņa jau ir kabatā. Par kāju vai viņš trāpīja to bumbu? Vienkārši briesmīgi. Viņš pats neko īsti paskaidrot nevarēja. Viņš teica, ka bumba bija augsta un, protams, nevienā brīdī negaidīja, ka tā viņam iekritīs klēpī. Bet šāda bumba ir jānoķer un jāatnes man nevis 3 punkti, bet uzvara. Un tas nenotiek. Lūkojamies Jāni turnīra tabulas. Un kas mums šobrīd izskatās no potenciālajiem playoff zariem. Aplūkojam, kas ar ko varētu tikties mums izslēgšanas spēlēs. Pirmkārt, atkal redzam, unikālas komandas ir pirmajās vietās. Labi, San Francisco tas ir ok, to arī prognozēja viņus kā pirmos, bet Ravens ir pirmie attiecīgi AFC konferencē. Tas tomēr ir pārsteigums. Arī komanda, kas nestabili, kur esam arī kritizējuši, nav viņi bijuši tādi mums ļoti epicentrā ar kaut ko wow, bet redzam, klusītiņām ir savā attiecīgi šajā divīzijā pirmie. Un par pārējiem, ko es varētu izcelt, kas man šķiet ļoti interesanti, tad pie tie paši kaut kādi Delfīns ar Colts būtu ļoti interesanti, jo tur nebūtu tāds garantijas, ka otrā komanda pārbraukt pāri 7. manuprāt. Un tas pats arī, un tas pats, ko vēl varētu pieminēt, Vikings pret Lions, tas tāds interesants duelis, ne? Otrajā divīzijā. Un kas vēl mums tāds ir... Buccaneers, starp citu, ja paskaties, kur atrodas. Arī negaidīti. Paņēma priekšā Falcons, pēc tam uzvarēja arī Green Bayu
un jau ir 4. vietā. Un Green Bay, kā redzam, ir nokritusi. Viņi bija 6. vietā, ja nemaldos, pat jau play-offs. Tagad viņi ir pēdējie, kas ir palikuši medībās. Par AFC runājot, tiešām, kā tu saki, mēs par Ravens principā neesam runājuši. Un pasties, viņi pirmie jāpieskarās būs viņiem. Pilnīgi piekrīto par Miami. Nu, lai vai kas viņam nāktu pretī, nekādas garantijas nav no tās komandas, ka viņi uzvarēs kaut ko. Bet pagaidām šī ir tā tabula. Un nevar nepieminēt, ka Ziemassvētkos ir NFL. Agrie. Gan sestdienās, dažas spēles, gan svētdienās, un kārtīgu cepeti viņi ir sarūpējuši jums galdā, jo tieši Ravens pret 49ers spēlēs. Tas būs tāds testiņš potenciāli. Visīts tests savām komandām. Lūkojamies arī, kas šobrīd ir favorīti uz MVP balvām un visu pārējo. Tātad, un Super Bowl izcīņas galvenie favorīti. Redzam, ka MVP galvenais kandidāts ir Broks Purdijs. Pamatīgi pacēlēs. Ja nemaldos, pagājušajā nedēļā viņa koeficients bija 4. Pirms 2 nedēļām bija 4 ar kaut ko. Nu, lūk, tad tagad jau viņš ir tāds diezgan pārliecinošs favorīts. Es teikšu tā, ja tagad tā spēle tieši notiks, Broks ir 1. vietā un Lamars Džeksons 2. un viņš ir Tur var nomainīties atkarībā no rezultātā. Atkarībā no rezultātā tur tās likmes var sajiet, bet ja Ravens zaudē šo spēli, nu, Lamars izkrīt no Dāks Preskots, tad Džošs Alens noteikti nepieskarsies. Tā kā aplūkojam arī Super Bowl galvenos favorītus, un šeit mums ir 49ers izvirzījuši vadībā, kas tomēr konstanti turās tajā augšgalā. Ja? Nu, un tad redzam, kopumā jau tie koeficienti ir no pagaidu situācijas tabulā. Nu, piemēram, Chiefs ar visu to, ka viņi nav pārāk augsti, viņi tāpat tomēr ir viena no jaudīgākajiem pēc sastāva. Un arī izsaiti kā 3. Jā, bet es uz Chiefiem šoreiz kaut kā galīgi neticu. Bet, ja man būtu jāizvēlās, protams, 49ers, Ravens, vai es pat skatoties, kā pēdējā laikā Bills spēlē, nu, varbūt izšaus. Jā. Jo paiet tālāk, paskatoties tieši divīziju stāvvietas, jā, tad Buffalo tomēr nāk klāt divīzijai, lai tiktu playoffos. NFC dienvidi gan ir īstenībā diezgan pavēdīgi, vai ne? Uz visa pārējā fona. Jā. Nu, vai paskaties, kāds kapiņš būs par AFC dienvidiem, vai ne? Tur ir 3 komandas vienāda bilanci. Tieši tā, un šis pēdējās 3 nedēļas vienmēr ir pašas labākās, bet sagaidīsim vēl pašu pēdējo, kad šīs spēles notiks par tikšanu, un bieži vien sanākas komandas, kuras uzvarot tiek un zaudēt netiek, spēlē vienu pret otru. AFC ziemeļi arī paskaties, cik jaudīgi, vai ne? Jā, visas komandas ir plusiņu vai neitrālu bilanci. Nu, interesanti, ka tās ir Jāna, bet tagad ķeramies gan, es domāju, klāt mūsu sāpīgajam papēdim Ahilē likmes, un mums pilnīgi viss neizgājās. Varbūt tu vari pastāstīt, kas notika. Jā, sāksim ar to, ka tu esi vispār palicis kraujas malā, nu es vēl tur, teiksim tā, man ir ar ko manevrēt, bet visi rezultāti, gājas, ka tie mači skatījos, un, piemēram, tas pats Falcons pret Colts, un tur visas iespējas, tas mačs bija tā, ka viena mirkli kā abas iziet. Tāda vienā mirklī, pirmkārt, tie mači izcēlās to, ka field goals nerealizēja. Jā. Tur bija vienkārši tā, ka tik daudz aizsistu garām sitienu, es neatceros, ka tādu maču būtu skatījies. Tas bija tieši Falcons spēlē. Un beigās esmu visu zaudējis. Tas, kas man bija 100, tad esmu 40 zaudējis. No tev tur arī ir katastrofa. Man ir katastrofa. Man otro reizi uzliku uz Lions pret saviem lāčiem, un otro reizi es zaudēju. Un Ravens Texans zaudēja spēlētājus, tos mēs izrunājām. Tādas lietas grūti paredzēt, bet Ravens tur bija jāuzvar, bet viņi uzvarēja, bet papildu laikā, kas man nederēja. Ķeramies klāt no to, ko mēs centīsimies saglabāt. Es iepazīstināšu ar savām, tad es savu sirsnieku izmantošu sekojoši. Pirmkārt, Cowboys uzvara. Manuprāt, izbraukumā spēlējot pret Delfīns, var. Un es arī apskatījos vēsturiski savstarpējās spēles. Cowboys ir pēdējās 5 savstarpējās tikšanās reizes uzvarējuši. Tā kā viņiem ir pateicīgi pretinieki bijuši Delfīns komanda. Labs koeficients izmantojuši, tad Coltiem ļoti svarīga cīņa. Un ja viņi uzvar, principā viņi spēlē ļoti platu soli pretī Super Bowl, lai tiktu. Un arī labs koeficients 1,96 tīrā uzvara. Un tad arī Bengals. Labs kā saka, ritms šobrīd noķerts, komanda labi laiž un arī -2 handikaps, tā kā pievilcīgi koeficientu divniekam. Bengals pret Steelers, jā, laba spēle būs par... Arī svarīga. Man ir palikuši, darbie skatītāji, tikai 16 eiro no 100. Es ceru, ka jūs bieži neesat klausījuši manām likmēm vai vismaz likuši pretēji tam, ko es saku. Es eju Niku uz visu banku, es zaudēšu ar godu, varbūt aizņemšos bankā. Ja izcelšu, tad man būs tuvu 100. Man kopējais koeficients ir 6,60 uz šīm. Man ir 3 komandas skatītāji, kuras es lieku visas kopā. Pirmā, es ļoti piekrītu tev par Colts. Viņiem spēlēja pret Falcons komandu. Drošībā es viņam 1,5 punktu iedodu handikapu, bet... Interesanti tev klausēs sakombinēts. Olinā. Olinā, jā, 1,5 punktu iedodu viņiem, bet es domāju, ka Falconi ir jāpaņem, un Colti ir arī tā komanda, kas iet uz augšu, Falcons, kas stāv uz vietas, tāpēc ticu viņiem.
Principā Cowboys Delfīns mačs daudz ko izšķirs. Jā, pretēji tev es saku, Delfīns uzvar tīri tā iemesla dēļ, ka Cowboys komanda tāpat kā visas, nevis visas, bet arī Dolphins un citas vadošās komandas nespēja labi spēlēt pret labiem pretiniekiem. Un es paskatījos, ka Cowboys ļoti, ļoti švaki ir viesos. Spēle ir Miami, es lieku uz Miami. Skatīsimies. Katrā ziņā varat izmantot, varat neizmantot, bet ir pafbet.cl ļoti plašs likuma piedāvājums. Daudz dažādas izklaides iespējas, tā kā pirms svētkiem iespējams varat sarūpēt kādas dāvanas. Kurš pretēji pēc svētkiem kompensēt dāvanu summas. Katrā ziņā meklējiet izklaidi pafbet.cl. Bet 7. epizode ir izskanējusi. Pirmkārt novēl Jāni tev priecīgs Ziemassvētkus, lai miers tavās mājās, lai, kā saka, mierīgi svētki, klusi, un tad jau atgriežamies ar skaļumu un amerikāņu futbolu jau nākamajā 2024. gadā. Paldies, Nīk. Mans vēlējums tev būs pavisam vienkārši, lai tev nākošais gads nav jāatvainojās. Tāds iemats jāsaka kā šogad. Nē, protams, ka būšu labāks cilvēks, kā parasti sākoties jaunam gadam, bet neesmu jau tik daudz grēkojis, ka es varbūt atvainojos. Bet, vajag arī atvainoties, ja pat neesi daudz grēkojis. Bet, topajam alas un arī jums, dārgie klausītāji, skatītāji, novēl foršas svētkus un sagarīt mierīgi un bez lieliem šoviem, bez kaut kādas ampelēšanās. Un izdodas. Tā kā paldies, ka skatījāties kopā. Jums bija Niks Gaiglietis, Jānis Stašulis. Visu labu! Visu labu.